Sveiks, mans mīļais subliminālu klausītāji! Un sveiks arī tu, kurš vēl tikai domā par subliminālu klausīšanos. Kārtējais subliminālu papildinājums jau ir klāt, 8. jau pēc kārtas, un šoreiz esmu izveidojusi pilnīgi jaunu sadaļu tikai pieaugušajiem. Varētu padomāt, ka sublimināli ir domāti arī bērniem, taču tā nav. Sublimināli kopumā ir domāti tikai un vienīgi pieaugušajiem. Un tieši tāpēc, ka šai sadaļai tāds nosaukums, es vēlos arī paskaidrot, kāpēc. Tātad, lai mēs savā dzīvē būtu laimīgi, manuprāt, tas ir tas visu mūsu galvenais mērķis, vai ne? Mums ir svarīgi atrasties savā pozīcijā. Ko tas nozīmē? Mēs, kā pieaugušie, mēs bieži vien iekrītam ne tajās dzīves lomās. Tā ir bērna loma un tā ir vecāka loma. Un šajās attiecībās, piemēram, esot kā bērns, tu atrodies automātiski upura pozīcijā. Tevī rodas destruktīvas emocijas, tādas kā bailes un aizvainojums. Un vēlēšanās glābt pasauli, tas ir atkal no vecāka pozīcijas. Un mēģināt palīdzēt citiem sakārtot viņu dzīves, lai gan pašam savā dzīvē varbūt nav viss līdz galam sakārtots. Dot nelūgtus padomus, audzināt citus pieaugušos. Šī ir tā vecākā pozīcija. Un līdz ar to tas galīgi neatbilst tam, kas mēs patiesībā esam. Mēs esam pieaugušie. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, pieaugušais uzņemās atbildību par savu dzīvi. Pieaugušais rūpējās pats par sevi. Pieaugušajiem ir labs pašvērtējums. Pieaugušais atrodas savā resursā. Pieaugušajiem ir sakārtotas finanses. Pieaugušajiem ir sakārtota veselība. Pieaugušajiem ir lieliskas un savstarpējas cieņas un mīlestības pilnas attiecības. Un lūk, šīs visas afirmācijas esmu izveidojusi tieši šajā subliminālā tikai pieaugušajiem. Un tāpēc ar to es arī vēlos padalīties. Tā kā ja tu vēl neklausies, tad sāc klausīties. Un ja tu jau klausies subliminālus, tad klausies šo subliminālu un esi laimīgs.